Nu, čau, čau. Mēs esam kemperim uz jumta, un es gribu parādīt, cik tehniski neveiksmīgs izstrādājums ir kempera satelīta antēna. Pirms kādiem 12, 13 gadiem, kad nopirkām kemperi, mēs pirmos gadus vēl viņu izmantojām, bet tā bija tā, ka praktiski reizi pusgadā vajadzēja to satelīta antēnu ņemt nost un viņu remontēt, jo tas konstruktīvi viņu uztaisīt ļoti neveiksmīgi. Nu, es nevaru apgalvot par visiem modeļiem, bet tas te Teleko Flatsat Easy mums tāds te, viņa konstrukcija ir ļoti nejauka, un es parādīšu, kāpēc. Tātad šī te ir tā kustīgā daļa, kas griežās uz riņķi, meklē satelītu, un kā viņa te iekšā ir uztaisīta. Viņa te ir uztaisīta tā. Tātad nāk ārā no kempera te vadības kabelis un nāk signāla kabelis, bet tas signāla kabelis ir ļoti liels deficīts. Viņš nav tā kā mūsu tajos veikalos, kas ir satelīta antēnas priekš mājām. Kabelis ir tieviņš, viņš ir 5 mm, nevis kaut kāda 7, 8, kā ir standartā. Un centrālā dzīsla viņam ir nevis monolīta, bet sastāv no daudziem tieviem vadiņiem. Viņš ir kā domāts, tievs un ļoti lokans, bet neskatoties uz to, viņš reizi ik pēc pāris mēnešiem šajā te vietā trūks nost. Un kāpēc tas notiek? Kā tas notiek? Tad, kad mēs ieslēdzām satelītu uztvērēju, ceļam augšā antēnu, viņi paceļās līdz vidējam stāvoklim, un tad sāk meklēt to satelītu. Pagriežās uz vienu pusi, uz otru pusi. Tātad 180 grādi taisa pagriezienu uz vienu pusi, 180 uz otru pusi. Tas ir 360 grādus. Ja satelīts netiek atrasts, viņš taisa vienu soli uz augšu un atkal atkārto šo te griešanos pa 360 grādiem. Ja satelīta nav, tad no vidējās pozīcijas vienu soli uz leju un atkal taisa tādu kustību. Un pēc tam atkal jau 2 soļus uz augšu un atkal taisa tādu kustību par riņķi. Un tādā veidā viņš lokās. Un, protams, ka šajā te vietā kabelis paiet kāds neilgs laiks un kabelis notrūkst. Arī tagad es redzu, ka tas kabelis te ir notrūcis. Un vispār es viņu vairāk neremontēšu, ņemšu viņu nost, jo diezgan bezjēdzīga lieta ir kemperim uz jumta satelīta antēna. Jo, ko tur var skatīties koncertus, kaut kādas tur filmas nesaprotamā valodā, to visu aizstāja internets. Aizstāja internets ar simkarti un aizstāja internets. Tagad likšu Starlink antēnu. Tajā vietā likšu Starlink antēnu un visu to varēšu darīt, ko vajag. Jo praktiski, kad ceļojam, priekš kam vajadzīgs internets? Viņš ir vajadzīgs tāpēc, lai mēs varētu atrast nākošo nakšņošanas vietu, varētu internetā atrast kempingu, lai mēs varētu sameklēt kaut kādus interesantos apskates objektus, lai skatītos ziņas, un Netflix televīzija. Netflix vai tagad tas LMT televīzija arī būtībā, ja ir internets, tad varēs. Un te ir kemperī ir rūteris, kas taisa wirelesso internetu, un arī pa vadu uz visām video kamerām. Un tagad būs Starlink internets un viss, un rezultātā es satelīta antēnu ņemšu nost, virzemes digitālās televīzijas antēnu arī ņemšu nost. Jo ko viņa deva? Gandrīz katrā valstī ir kāds 5-6 virzemes digitālās televīzijas programmas, kas ir bez maksas. Bet, kas tas ir? Tas ir multfilmas, ziņas vietējā valodā un kaut kas tāds. Un tas nav vajadzīgs. Tātad, ja jums ir kemperi, neliekat satelīta antēnas, jo tas ir bezjēdzīga lieta. Vienkārši jābūt labam internetam, jābūt saules paneļiem. Šeit tā satelīta antēnas vietā uzlikšu vēl vienu 100 vatīgu paneli, tās digitālās televīzijas, virzemes digitālās televīzijas antēnas vietā tur arī uzlikšu kādu saules paneli. Un Starlink antēna būs kaut kur te pa vidu. Un šāda te. Labi, čau, čau.